Čau, foršie! Šodien pirmdienā mums bija 2 tehnikas nodarbības uzreiz. Jūs redzējāt, cik daudz es mācīju par mīkstiem ceļiem, par gurniem, par pleciņiem, par krūškurvi, par visu kaut ko. Un otrajā nodarbībā mums bija ļoti dziļi Madrides solis, jā, pielikām arī sinkopu. Un sanāca tā, ka mēs visu laiku tikai tehniku mācāmies. Un nesanāca īstenībā pāros kārtīgi padejot. Pāros tikai 5 minūtes padejojām. Un tagad man ir tāds jautājums jums. Tagad man ir viens svarīgs jautājums, un mēs uztaisīsim aptauju. Kā jūs skatāties uz to, ja vienreiz nedēļā pirmdienās mēs uztaisām abas nodarbības, tehnikas nodarbības? Ja, kad mēs ejam tikai, tu gribi, ja? Es izvairos atbildes. Tātad pirmdienās gan pirmā, gan otrā nodarbība būs tīri tehnika. Ja? Un, jā, varbūt 5 minūtes vai 15 mēs uztaisīsim arī pāros padejot, bet lielākā nodarbības daļa būs pa tehniku. Pa tehniku var bezgalīgi runāt, ja? Un bezgalīgi viņu trenēt, un tas ir pamats. Tas ir pamats. Ir atbrauc no Kauņas, viņš ļoti iedvesmots, viņš visiem tur visu izstāstīs. Sakiet, jā. Jā, Kauņa, un ne tikai Kauņa, visā pasaulē ir ļoti daudz, kas mainījies pa pēdējiem 5 gadiem. Ja? Mums studija jau ir 7 gadus, un mēs ļoti aktīvi sekojam visām izmaiņām un ieviešam viņas arī pie sevis. Ja? Mēs nevaram slinkot ar pamatsoļiem un ar basic soļiem. Mēs nevaram arī augstākajā līmenī essential daļā. Essential daļā ir tik smalkas lietas, pa viņām ir ļoti daudz jārunā. Protams, arī kaut kādi piemēri jādara pāros. Nebūs vienmēr pie spoguļa, jūs nesatrauciet. Tehnika nenozīmē, ka vienmēr pie spoguļa. Tehnika var būt arī pāros, piemēram, nostājas pāri, Diksta tev parādīšu. Piemēram, pāros, un čalim un meitenēm perfekti jāizdarot, piemēram, šāda kustība ar vienu roku, ja? Vai jūs viens otru sapratīsiet vai nē. Es tagad izvadīju, man nebija sarunāts ar Līvu nekas, viņi izpildīja, bet liela daļa no jums vēl maldās tā kā drusiņ pa miglu, nezinu, kas ir pareizi, cik vīrietis drīkst, tur nezinu, un kā darīt, un sievietes nelasa pietiekoši labi. Īpaši essential daļa, kuru jau ir tādā tā kā augstākā līmenī. Tā kā taisam aptauju, vai jūs vēlties, ka pirmdienas pirmā nodarbības 6:30 un otrā 7:30 pārvēršas par tehnikas nodarbībām uz visām nedēļām turpmākām.